Daudzi fani lasa internetā angliski, un nu jau tikuši līdz grāmatas 4. un pat 5. daļai. Atšķirībā no Pottera krēsla vairāk iejūsmina tieši meitenes. Nu, vienmēr jau meitenēm vairāk patīk kaut ko pasapņot un idealizēt visu. Puiši vairāk izskatās tā reālāk. Man bija arī tā, ka es lasīju ļoti, mans draugs arī laikam saka, Dievs, es apsēstu tur šausmas, bet pēc tam viņš redzēja to filmu, un tagad viņš pats tā kā to izlas, kas tur bija, man pastāst un tā. Latvija sasniegusi arī filma, dodot iespēju vizuāli izdzīvot skaistā un cēlā vampīra Eduarda un cilvēku meitenes Bēlas mīles stāstu. Grāmatas redaktora atzīst, ka mājaslapā šo stāstu komentē visdažādākā auditorija, arī dāmas labākajos gados. Vai mēs varam runāt par ģeniālu mārketinga triku? Es domāju, ka tā ir tā romantiskā sīga. Man liekas, ka tajā grāmatā tur ir kaut kāda tāda sastāvdaļa iekšā, iedabūta, kas liek to visus patiešām pašam, kā uz savas ādas pārdzīvot. Un nevēl arī komentāros cilvēki saka, ka viņi lasa grāmatas un atcerās pirmo mīlestību un viņiem viss ir no jauna un tas ir tas. Savulaik kristīgā baznīca asi vērsās pret Pottera burvestību pilno pasauli. Krēsla sakarā nekas tāds gan nav dzirdēts. Vai tas izskaidrojums par zināmu nogurumu popkultūras priekšā, vai tomēr vampīri traktējami vien kā pasaku tēli? Vispār par to vampīru, tas tikai tāds vienkārši, maza sastāvdaļa tās grāmatas, jā. Tur jau tā stāstā nav lielākā nozīme kaut kādai vampīru kultūrai vai. Tas tieši par to mīlestību, tur arī viss mēs viņu lasa. Man liekas, tā ir tā kā odziņa klāta, tāpēc, ka ļoti interesanti ir kā, tu var aizrauties vienkārši to domāt par to vampīru dzīvi, kad, kā tur viņiem iegriež, vai viņiem, kas tad viņiem tur tek, ja viņi nav dzīvi, vai tās ir asinis, vai kaut kāds šķidrums, vai, kā viņi var neēst un negulēt, tomēr staigāt. Savā ziņā krēsla ir netipisks masas produkts. Atšķirībā no jauniešu preses, kino un reklāmām, šajā tik kaismīgi lasītajā grāmatā nav ne minis no varoņu intīmajām attiecībām. Jā, jo grāmatā nav seks. Un tagad laikā visu laiku ir tā sajūta, ka, es domāju, arī lasītājiem, jo visi jautā, vai būs, un kurā grāmatā tas būs, un kā. Jo tas ir tas, kas ir visās grāmatās. Ja grāmata ir par mīlestību, tad viņa ir arī par šo lietu. Bet šajā grāmatā tā nav. Tas ir kaut kas tik aizmirsts. Krēslas galvenais varonis tiešām uzvedas kā īsts viduslaiku cienīgs askēts. Viņš ir vampīrs, bet nepieskaras cilvēku asinīm. Viņš kaislīgi mīl, bet ir tevi platonisks. Sociāla antropoloģa Aivita Putniņa šo atteikšanos no klajās seksualitātes, kas līdz šim valdīja popkultūrā, skaidro sekojoši. Tas dod to sajūtu, kā kaut kas notiek tāds, kas īpaši ir atļauts. Un tad mēs redzam, ka tāda pelēkās kultūras zonas iedarbināšana, bet aizstāv, teiksim, tās trīsas un aizliegums sajūtu, kas agrāk bija seksualitātei. Tagad tā vairs nav tik ļoti pelēka zona, kā, teiksim, vampīri vai vilkači. Iespējams, masu kultūra apmetusi skaistu loku, un mēs atkal esam nonākuši tajā pašā punktā, kur bija pirms 100 gadiem mūsu vecvecmāmiņas. Sakot, ilgošanās ir daudz skaistāka par piepildījumu. Un tas parādās, teiksim, 19. gadsimtā, kad arī bija modē šāda te lugu literatūra, un kur arī jaunas sievietes ar aizrautību lasīja grāmatas ar virsrakstiem, es vairs no dzīves, ko prasu, Kurts Mallere. Un pārunājumi. Tas arī bija skaisti, un tur arī bija tādi paši vīrieši, tā kā Edvards, kur tur visu absolūti atdeva. Un mums arī ir jaunas sievietes, kuras varbūt strādā, sāk veidot karjeras, un saka, tas absolūti nekas dzīvē nav. Man būs kaut kāda vērtība, kad man būs ģimene. Un tas paradoks, ka nav tām jaunajām meitenēm to dzīves prasmu. Es nezinu, es arī esmu par to, ka ģimeni var sākt veidot tikai tad, ka tu esi pats stabils savām kājām. Tas nozīmē, tev ir augstākā izglītība un tev ir domas, kur tu varētu sākt strādāt. Bet vienmēr būs tik skaisti, kad ir bērniņš un tādi jauki ģimeni. Tas nevienmēr. Tas jau tikai man. Ir apjomīgi pētījumi par to, kādas vērtības personības veidošanās procesā iedēstījuši tādi klasiski pasaku sižeti kā Sniegbaltīte vai Sarkangalvīte. Vai var gadīties, ka arī krēsla būs zināms attiecību etalons kādai, ja ne paaudzē, tad vismaz šaurākai grupai?
Vieglāk noteikti ir dzīvot pēc šīm nekā schēmām un štampiem, un cilvēki briesmīgi grib, lai viņi būtu laimīgi. Un tad ir tā problēma, ka laimīgi cilvēks nevar palikt tik ārkārtīgi vienkāršā ceļā. Ja, bet tie sapņi jau mums paliek, un tā grāmata jau tieši ir par šiem sapņiem. Tas, ka dzīve liks iet attiecības skolā, tāpat ir skaidrs. Tāpēc dzīvosim, redzēsim, par ko pārvērtīsies krēsls mānī. Vai tā attīstīsies, vai tomēr noplaks. Ja nav noslēgums, kam jūs to pērkat? Māsai. Cik māsai gadu? Māsai 13 gadu. Jā, ļoti aizrāvusies. Jūs pašu zinkāri nemaz? Ne, mazliet, bet es tā tie principiāli pagaidām vēl neko neskatās, lai tas viss kāds mums noiet, un pēc tam varbūt arī. Bērni, lasiet tikai Bībeli. Jā, Viss, beidzam. Es varu tikai no sava dēla viedokli paust, kurš ir lasījis gan krēslu, gan arī viņas 3 turpinājumus angļu valodā, ja? Šis stāsts ir samērā humāns, šis stāsts ir par to, ka šis te vampīrs atsakās no savām tieksmēm, lai viņš varētu mīlēt, ja? Un būtībā tas ir aicinājums, tas ir stāsts par mīlestību, manā uztverē. Dzīvot kopā ar cilvēku, kuram patīk tie vampīri. Jā, bet viņš jau arī izgāja cauri visu akmens tēmu, un vampīri mūsu kultūra vidē mājo jau ļoti sen. Kā mēs zinām. Ko jūs sakat par šo tēmu? Senā tēla atbrīvošana. Es runāju lasīt, bet teikšu vēl skaļāk. Bet kāpēc baznīca iebilst? Tāpēc, ka baznīca vēl ir viena no retajām, kura nav aizmirsusi sen zināmās gudrības, proti mana iztēle ir viens no lielākajiem ieročiem manā dzīvē. Nevis priekš citiem, tur es varu iztēloties, ko es gribu, jo citi arī ir aizņemti, ka pats iztēlot jau savu. Un ja mēs noticam, ka iztēle ir kaut kas tāds, kaut kādā ziņā viņa kļūst objektīva manā paša dzīvē, tad ir ko iebilst. Tad ir ko iebilst arī varbūt šādam stāsta traktējumam, kaut gan arī pats neatrodu, ka vampīru tēma būtu tā bīstamākā. Man ir daudz vairāk bail par kaut kādu tādu brutālu pasaulīgo labumu apcerēšanu un fanošanu par visādām precēm, ko ar veikalā nopirkt un tam līdzīgi. Jo tas vairāk cilvēku garīgi sasaista kā šāda mitoloģija, jo tie vampīri galu galā, ja mēs runājam par literatūru, tā ir uzrunāta caur tēlu. Arī Grāfs Monte Cristo tā ir vesela tēlu kopums, jo, ja mēs to asinis tēlu, teiksim, ja tas ir tēls literārs, tad tā asins izsūkšana ir tā kā atņemt otram dzīvību, atņemt otram prieku dzīvē, ja? Vai tad mēs varam teikt, ka mums ir tāda sabiedrība, kur mēs ar šiem cilvēkiem esam tikuši galā, kas veģetē uz otra rēķina, kas atņem otra prieku pats savu neatrastams. Ja? Tur ir arī tas, ka pusaudzis vēlēsies noliegt. Viņš vēlēsies noliegt šī grāmata, un arī Harijs Poters, viņi it kā noliek visu to, ko mēs esam lasījuši, un ko mēs visus mūsu dūlos daugs, un visu to, ar ko mēs esam uzauguši. Piespiedu lasīt to raudāju briesmīgi, kad viņš aizbrauca, jo es raudāju briesmīgi, vanadziņas vēl tagad nespēju. Lai atļautā cerēties, es nezinu, kā tas bija meiteņu vidē, bet mēs ar draugu pēc stundām pa slepenu apspriedām, ka Lazdu Laipai dažas lietas ir interesantas. Ko, protams, skolā, ka tā ir obligātā literatūra, bija tikai es atceros par to, Lazdu Laipu jūs ar lasāt. Jā, tagad mēs varētu parunāt. Tiešām, lai tie vampīri liekas mierā, jo mēs esam ārpusniem pusauģu gadiem un tāpat viņi lasīt. Vai jūs atceraties, vai mēs esam lasījuši kaut ko, kas mūsu vecākiem likās varbūt mīļas pievienīgi literatūra? Ja tāda mums nebija. Katerolais mīļākais, es Edgars Alans Poe. Jā, Konana Doila savākumu, kur ir nevis tikai Šerloks Holmss, kur ir viņa stāsti par to pētiķi, starp citu, kurš tur kaut ko ārprāts, ja. Es šaubos vai krēsla, starp citu nosaukums krēsla, man uzreiz atcauc atmiņā. Pirmais, kurš šo vārdu man izcēla un pasvītroja ar sarkanu svītru, bija angļu rakstnieks Klais Staples Lewis, kurš vienā savā darbā, latviski laikam ir lielā šķiršanās vai kā tā tūkots, viņš par krēslu saka tādus vārdus. Tā ir tāda elle, viņš tā apraksta atkal caur tēlu. Elle ir tāda vieta, kur visu laiku valda krēsla, un visi tie, kas tur nonākuši, sadalās divās grupās. Vieni strīdās sacīdam, ka tā ir krēsla pēc saulrieta, otri strīdās sacīdam, ka tā ir krēsla pirms saulēkta.
Un tad ir tāda trešā grupa eņģeļi, kur ik pa brīdim aicina ekskursijā uz paradīzi, kur pa īstam ir tā gaisma, kur viņi nenoriet. Bet viņi ir tik aizņemti, viena aizstāvē to savu konservatīvo viedokli, ka gaisma bija un mums jāmācās no vakardienas, un otru to savu liberālu progresīvu, ne, gaisma būs, ja? Un viņiem nav laika tos eņģeļus dzirdēt, un eņģeļi tādu nabagu noskumuši gandrīz mēģina pierunāt, un tie daži, kas prot aizbrauc to paradīzi, vienalga strauji griežās atpakaļ, jo viņi nevar noticēt gaismai, viņiem labāks kaifs ir strīdēties krēsla pirms vai pēc gaisa. Diskusijas milzīgā vara. Man bija ļoti interesanti, bet mums nākamais